Bhagavad Gita, 3. nodaļa, karmas joga, izprotot karmas jogu, daži panti, un Paramahamsas, šīs Svami Višvanānas komentārs. Un tātad sadaļa gunu un karmas pārspēšana. 27. pants. Visas darbības ikvienā to izpausmē veids materiālās pasaules gunas. Cilvēks, kura prāts ir individualitātes izjūtas, maldināts, domā, es esmu darītājs. 34. pants. Vēlmes un nepatika rodas, kad maņas paliek vērstas uz objektiem, kuras tās uztver. Nevajadzētu ļauties nokļūt to varā, jo tie šķēršļi ir mūsu garīgajā ceļā. Un tagad 35. pants. Labāk ir nepareizi veikt savus pienākumus, nekā perfekti pildīt cita pienākumus. Nāve ir labāka pildot savus pienākumus, jo citu pienākumi ir pilni ar briesmām. Un tagad komentārs. Bieži cilvēki nāk un jautā, Svamidži, kas ir mana dharma? Es saku, paskaties, ko tu dari. Es strādāju birojā. Es saku, labi, tā ir tava dharma. Pieņem to, bet viņi to nevēlas dzirdēt. Vai zini, ko viņi vēlas dzirdēt? Tava dharma ir būt garīgam. Bet viņa nezina, ka garīgums slēpjas arī viņu ikdienas dzīvē veicamajos pienākumos. Tas ir it visā, ko Dievs viņiem devis. Ja tu nepieņem ārējo pasauli, ko Dievs ir devis, tu nekad nespēsi tikt galā ar lielāku pienākumu, kad tas tev tiks iedots. Dievs pat nedos tev lielāku pienākumu. Tieši tādēļ viņš katru ir ievietojis šajā pasaulē atšķirīgās vietās. Katram ir sava īstā vieta, un tas, kurš izprot šo kungu pilnību, veiks savu dharmu dotajā vietā un dotajā laikā. Dažiem ir lemts savu dzīvi pilnībā veltīt Dievam, bet dažiem nē. Tie vēl joprojām ir ceļā. Viņi vēl gatavojas, vēl joprojām ir tikai bērnu dārzā. Ļoti bieži pavērojot bērnus, jūs redzat, ka tie skatās uz pieaugušajiem, tie arī vēlas būt pieauguši. Taču viņi vēl īsti nezina, ko nozīmē būt pieaugušajiem, jo redz visu tikai no malas un saka, ak, tā ir dzīve, kad beidzot mēs izaugsim. Viņi tik ļoti vēlas izaugt, bet šādi cilvēki neļauj laikam iet savu gaitu. Viņi nemācās uzticēties dievišķajai gribai un tam, ka Dievs ikvienu ir ielicis tur, kur viņam ir jābūt. Un Krišņa saka Arģunam, koncentrējies uz savu pienākumu, pat tad, ja tas nesniedz nekādu labumu, necenties bēgt. Tā būtu bļēva cilvēka rīcība. Labāk ir doties nāvē pildot savu pienākumu. Kad Dievs tevi aicina veikt savu patieso dharmu, darīt to, kādēļ tu esi ieradies šajā pasaulē, un ja tu mirsti savu pienākumu vārdā, tad tā ir tava pestīšana.